es iedrošinātu ar to, ka domas ir tikai domas, atkal domas nav fakti, domas ir tikai domas ir nemateriāla fantāzijas iztēles daļa. Fantāzija drīkst eksistēt, viņa drīkst būt, viņai ir visas tiesības, un tu drīksti fantazēt visjocīgākos scenārijus, visdīvainākās lietas, kas pat varbūt ir sociāli liktos nosodāms vai kaut kas tāds, tu drīksti to pafantazēt, lai sajustu, kāda ir tā sajūta par to padomāt? Man liekas, ka līdzīgi kā, piemēram, manā mīļākajā tēmā robežu vilkšana, jā, tāpat arī šeit, piemēram, sevis izzināšana, tas ir tāds ceļš, ka tu izdari to pirmo soli un tu tā, kaut kā tā neērti, bet labi, turpināšu. Tu uzdari otro, trešo, un tu jau tā, man jau patīk šitais, tas ir sports, pasties, cik interesanti, pasties, cik es labāk jūtos. Un tāpat arī varbūt to sevis tā atklājumu ceļu iet ar tādu interesi, ar azartu, izpēti sevi, pieņem to kā tādu, cik aizraujoši. Es kaut ko vēl nezinu par sevi. Lūk, man ir iespēja uzzināt. Linda nosodīs. Viņa ir tā sabiedrība. Viņa sāka sabiedrība nosodīs. Jā, pasties, viņai sejā rakstīts nosodījums. Nosodījums. Nē, es pajokoju. Pasauli iet uz galvu. Un tad tu tā kā... Un tad tu mirsti, un tad tu domā, es nepabučojos ar meiteni. Come on!